Katru dienu daudzi cilvēki cieš no muskuļu saspringzinājuma. Tā ir izplatīta problēma, kas ietekmē mūsu dzīvi dažādos veidos. Tas var izraisīt sāpes, stīvumu un pat nopietnas veselības problēmu. Bet ko darīt, ja es jums teiktu, ka jūs varat atbrīvoties no muskuļu saspringzinājuma tikai 10 minūtēs? Stiepšanās ir vienkāršs un efektīvs veids, kā to izdarīt. Jums nav nepieciešams īpašs aprīkojums vai intensīvas fiziskās aktivitātes. Viss, kas jums nepieciešams, ir nedaudz laika un konsekvence. Stiepšanās uzlabos jūsu veselību un noskaņojumu. Šajā video mēs apskatīsim, kā 10 minūšu stiepšanās katru dienu var mainīt jūsu dzīvi. Mēs parādīsim dažādus stiepšanās vingrinājumus dažādām ķermeņa daļām un pastāstīsim par to ieguvumiem. Pēc šī video noskatīšanās jūs noteikti vēlēsieties sākt stiepties, lai dzīvotu veselīgāk un komfortablāk. Iesim kopā stiepšanās pasaulē un atklāsim tās spēku atbrīvoties no muskuļu saspringzinājuma. Neaizmirstiet apskatīt video aprakstu, kur atradīsiet informāciju par mūsu partneriem, kas atbalsta šo video. Zinātnieki ir veikuši daudz pētījumu par stiepšanos, un viņi ir atklājuši, ka stiepšanās ne tikai liek justies labi, bet tai ir arī daudz citu priekšrocību. Stiepšanās atslābina muskuļus un uzlabo lokanību. Tā arī veicina asinsriti muskuļos, kas palīdz mazināt sāpes. Stiepjoties organismā izdalās endorfīni. Endorfīni ir dabiski pretsāpju līdzekļi, kas rada laimes un miera sajūtu. Stiepšanās var palīdzēt mazināt stresu un trauksmi. Tas ir lielisks veids, kā sākt vai beigt savu dienu. Vēl viens stiepšanās ieguvums ir stājas uzlabošana. Daudziem cilvēkiem ir slikta stāja, piemēram, sakumpusi mugura, kas var izraisīt muskuļu saspringzinājumu. Stiepšanās palīdz izlīdzināt ķermeni un mazināt muskuļu saspringumu. Iekļaujot 10 minūšu stiepšanos savā ikdienas rutīnā, jūs ne tikai ātri sajutīsiet ieguvumus, bet arī ilgtermiņā uzlabosiet savu veselību. Jūsu muskuļi būs jums pateicīgi, un jūs jutīsiet ievērojamu vispārējās veselības uzlabojumu. Kakls ir viena no ķermeņa daļām, kurā daudzi cilvēki izjūt saspringzinājumu. Tas bieži vien ir saistīts ar sliktu stāju, stresu vai ilgstošu sēdēšanu pie datora. Vienkārši kakla stiepšanās vingrinājumi var sniegt tūlītēju atvieglojumu. Lai izstieptu kaklu, apsēdieties vai nostājieties ar taisnu muguru. Lēnām nolieciet galvu pa labi, cenšoties ar ausi pieskarties plecam. Turiet šo pozīciju 5–20 sekundes. Jums vajadzētu sajust vieglu stiepšanos kakla sānos. Atgriezieties sākuma stāvoklī un atkārtojiet stiepšanos uz otru pusi. Tas palīdzēs izstiept abas kakla puses un mazināt saspringzinājumu. Stiepjoties dziļi elpojiet un atslābiniet plecus. Regulāri veicot šo stiepšanās vingrinājumus, jūs varat mazināt kakla saspringzinājumu un labāk tikt galā ar ikdienas stresu. Saspringzinājums plecos ir vēl viena izplatīta problēma. Tas var rasties, ja neesājat smagas somas, jums ir slikta stāja vai esat pakļauts stresam. Pareizi izstiepjot plecus, jūs varat atbrīvot šo saspringzinājumu. Lai izstieptu plecus, nostājieties vai apsēdieties ar taisnu muguru. Paceliet labo roku un pārvietojiet to pāri krūtīm. Ar kreiso roku viegli piespiediet labo roku tuvāk ķermenim. Turiet šo pozīciju 5–20 sekundes. Atkārtojiet stiepšanos uz otru pusi. Tas palīdzēs izstiept abus plecus. Stiepjoties, turiet muguru taisnu un neliecieties uz priekšu. Šos plecu stiepšanās vingrinājumus var veikt jebkur, tāpēc tie ir lieliski piemēroti īsai pauzei darbā vai mājās. Regulāra plecu stiepšana var palīdzēt novērst hronisku plecu saspringzinājumu. Krūšu kurvja stiepšana. Atveriet krūtis un atvieglojiet elpošanu. Īpaši, ja ilgstoši sēžat sakumpušā pozā, krūšu kurvī var rasties liels saspringzinājums. Krūšu kurvja stiepšana var uzlabot stāju un atvieglot elpošanu. Lai izstieptu krūšu kurvi, nostājieties ar kājām plecu platumā. Salieciet rokas aiz muguras. Turot rokas taisnas, lēnām paceliet tās uz augšu. Jums vajadzētu sajust stiepšanos krūtīs un plecos. Turiet šo pozīciju 5–20 sekundes. Atslābiniet plecus un neliecieties pārāk tālu atpakaļ. Šī stiepšanās ir noderīga ne tikai krūtīm, bet arī elpošanas sistēmai. Iekļaujot šo stiepšanos savā ikdienas rutīnā, jūs varat atvieglot elpošanu un uzlabot stāju.
Muguras lejasdaļas stiepšana. Atvieglojiet slodzi muguras lejasdaļai. Sāpes muguras lejasdaļā ir izplatīta problēma, īpaši cilvēkiem, kuri daudz sēž. Muguras lejasdaļas stiepšana var palīdzēt mazināt sāpes un uzlabot kustīgumu. Lai izstieptu muguras lejasdaļu, apgulieties uz muguras ar saliektiem ceļiem. Lēnām pievelciet abus ceļus pie krūtīm. Turiet šo pozīciju 15–20 sekundes. Jums vajadzētu sajust stiepšanos muguras lejasdaļā. Jūs varat izstiept muguras lejasdaļu arī sēdus stāvoklī. Apsēdieties uz krēsla malas, novietojot pēdas plakanu uz grīdas. Lēnām liecieties uz priekšu, cenšoties ar rokām aizsniegt kāju pirkstus. Turiet šo pozīciju 15–20 sekundes. Šie stiepšanās vingrinājumi var palīdzēt mazināt sāpes muguras lejasdaļā un uzlabot komfortu visas dienas garumā. Gūžas locītavu stiepšana. Uzlabojiet kustību brīvību. Gūžas locītavām ir svarīga loma kustībā. Stīvas gūžas locītavas var ierobežot kustības un radīt diskomfortu. Pareiza gūžas locītavu stiepšana var atbrīvot sasprindzinājumu un uzlabot lokanību. Lai izstieptu gūžas locītavas, vispirms nometieties ceļos uz grīdas. Speriet soli uz priekšu ar labo kāju, saliecot to 90 grādu leņķī. Kreisā kāja paliek taisna aizmugurē. Lēnām virziet gurnus uz priekšu, līdz jūtat stiepšanos kreisās gūžas locītavas priekšpusē. Turiet šo pozīciju 15–20 sekundes. Atkārtojiet stiepšanos uz otru pusi. Tas palīdzēs izstiept abas gūžas locītavas. Stiepjoties, turiet muguru taisnu un neliecieties pārāk tālu atpakaļ. Regulāra gūžas locītavu stiepšana var uzlabot kustību brīvību un samazināt gūžas locītavu problēmu risku. Kāju stiepšana. Atbalstiet savu ikdienas aktivitāti. Mēs katru dienu izmantojam kājas. Nogurušas kājas var radīt diskomfortu un ierobežot kustības. Kāju stiepšana sniedz nepieciešamo atpūtu un atbalstu ikdienas aktivitātēm. Lai izstieptu kājas, nostājieties ar taisnu muguru. Speriet soli uz priekšu ar labo kāju un salieciet labo celi. Kreisā kāja paliek taisna. Jums vajadzētu sajust stiepšanos kreisās kājas ikru muskulī. Turiet šo pozīciju 15–20 sekundes. Atkārtojiet stiepšanos uz otru pusi. Tas palīdzēs izstiept abas kājas. Stiepjoties, turiet muguru taisnu un neliecieties pārāk tālu atpakaļ. Iekļaujot kāju stiepšanos savā ikdienas rutīnā, jūs varat uzlabot kustību brīvību un mazināt kāju sasprindzinājumu. Kopsavilkums. Padariet stiepšanos par ikdienas ieradumu. Veltot 10 minūtes dienā stiepšanās vingrinājumiem, jūs iegūsiet daudz priekšrocību. Stiepšanās mazina muskuļu sasprindzinājumu, uzlabo lokanību un veicina labu veselību kopumā. Šajā video parādītie stiepšanās vingrinājumi ir vērsti uz galvenajām ķermeņa zonām, kurās bieži rodas saspringzinājums. Iekļaujot šos vienkāršos vingrinājumus savā ikdienas rutīnā, jūs gūsiet gan ilgtermiņa ieguvumus. Jūsu ķermenis būs atslābināts, stāja uzlabosies un kustības kļūs vieglākas. Padariet stiepšanos par savu ieradumu un izbaudiet pozitīvo ietekmi uz ķermeni un prātu. Sāciet jau šodien atvadieties no muskuļu saspringzinājuma un iepazīstieties ar veselīgāku un laimīgāku sevi. Izjūtiet stiepšanās spēku un mainiet savu dzīvi.